Labdien, visi, kas skatās šo materiālu. Mēs šobrīd atrodamies Rīgā, viesnīcā Merkur. Un šodien šeit notika pārunas, sarunas, prezentācija, konference, sauciet to kā gribi, bet svarīgākais ir šeit. Nākotnes maksājuma sistēma. Nākotnē mums ir iespēja ieskatīties jau šodien. Kādā veidā? Ļoti vienkārši. Pasaulē šobrīd tiek veidota jauna maksājuma sistēma, alternatīva esošajai. Tur šiem visi zina, kas ir bankas, kas ir finansu sistēmas, finansu instrumenti un tā tālāk, bet tam paralēli tiek veidots kaut kas cits, pilnīgi jauns pasaulē. Tas ir viens, un otrs, kas pasaulē ienāk, tā ir pilnīgi jauna nauda. To sauc par kriptovalūtām. Pagaidām iespējams ļoti daudz to nezinu, kas tas ir, bet ar laiku par to zinās visi. Es jums ļoti iesaku no sirds, iespējami ātrāk uzziniet, kas tas ir. Iespējami ātrāk sāciet ņemt dalību tajā, un ticiet man, jūs būsiet ieguvēji. Kādi jautājumi? OneCoin Latvijā ir ienācis tikai šogad, jo OneCoin vispār pasaulē parādījies tikai šogad. Kas attiecās uz attīstību, kādu es redzu, spriediet paši. Pasaulē nepilna gada laikā ir jau 770 tūkstošiem investori no 194 valstīm. Latvijai ir iespēja būt ne pēdējā vietā. Uz šobrīd Latvijai ir apmēram 700 investoru, partners, starp citu, ļoti maz. Nākotnes sistēma maksājumu paredz, ka tur varēs visi maksāt ar kartēm, par maizi, par pienu veikalā, par gaļu. Biznesmeņu uzņēmēji varēs slēgt kādu maksājumu sistēmu un pieņemt kriptovalūtas. Tā kā nākotne ir šobrīd mūsu rokās. Tā ir reāla naudas evolūcija. Es pateikšu tā. Pirmkārt, skeptiķi vienmēr ir bijuši. Tad, kad ieviesa elektrisko spuldzīti, tad, kad ieviesa motoru karietei, tad, kad parādījās pirmās lidmašīnas, skeptiķi vienmēr ir bijuši. Un arī šobrīd būs skeptiķi. Lai viņi pagaida vienkārši. Lai viņi pagaida gads, 2, 3. Un es domāju, ka masu mēdījos nevienu reizi mēs par to runāsim. Masu mēdījos sāk skanēt tas no baņķieru puses. Masu mēdījos vienkārši par to vēl daudz spriedīs. Un daudz visādus, jāsaka tā, strīdu krustugunīs mēģinās vieni pierādīt savu pozīciju, otri pierādīt savu pozīciju. Taču neraugoties uz to, progress ir tas, kurš virza šo procesu. Tāpat kā progress ir atvirzījis mūs līdz portatīvajam datoram, līdz mobilajam telefonam, līdz visam pārējām lietām. Mums ir sen vajadzīga elektroniska nauda, pie tām nevis vienkārši uzzīmēta, bet īsts zelts internetā. Un kriptovalūtu OneCoin, starp citu, kriptovalūtu OneCoin, nevis citas kriptovalūtas. Tieši par tādu kļūs, un kāpēc? Es varu uzreiz arī atbildēt. Tāpēc, ka kriptovalūtu OneCoin kļūs par masu maksāšanas līdzekli. Mans vēlējums ir tāds. Pirmkārt, visi, kam ir nauda, atrodiet cilvēku, kurš jums par to labāk pastāstītu un investējiet kaut vai daļiņu savu līdzekļu, lai gūtu labu peļņu. Tas vienmēr sākuma procesā ir iespējams ļoti labus procentus. Un otrs, tiem, kam nav naudiņas savukārt, varbūt ko investēt, nāciet palīgā strādāt. Mums ir ļoti daudz potenciālu iespēju, ļoti labas iespējas nopelnīt visiem cilvēkiem, neatkarīgi ne no profesijas, ne no izglītības. Galvenais ir vēlēšanās. Un ja vēlēšanās ir, tad vajag sākt pirmkārt izpētīt, otrkārt sākt strādāt. Bills Gates deva pasaulē iespēju masveidā lietot dators, tāpēc viņš kļuva par multimiliardieru. Ruža Ignatova, šo vārdu jūs dzirdēsiet, dos pasaulē iespēju norēķināties ar kriptovalūtu. Arī viņi kļūst par multimiliardieri. Bet mēs varam mazliet savu daļu no tā paņemt, lai realizētu savas vēlmes. Jūs, lai varētu realizēt savas vēlmes. Tāpēc meklējiet cilvēks, kas jums par to var kvalificēti pastāstīt, palīdzēt, atbalstīt. Nāciet mūsu pulkā.